Sveiki! Ir godīgi, kārtīgi, uzticami, likumpaklausīgi valsts policijas un prokuratūras darbinieki. Gods viņiem un slava. Un ir pērkami, korupti un absolūti tupi mentu zaņķa pārstāvji, jeb negluži latviešu valodā sakot musari. Par šiem te stulbeņiem arī šis jautrais stāsts, ko pieteicu jau vakar. Tātad labi atceraties, ka janvāra beigās šie te mentu zaņķa pārstāvji, pildot pasūtījumu saistībā ar divām tobrīd vēl tikai topošajām grāmatām, Mentu zaņķis un Gļēvs melīgs, nelietīgs noziedznieks par amatā šobrīd vēl esošo ģenerālkoruptoru Juris Tukānu sarīkoja pie manis kratīšanas, masku šovu, roku dzelžus un tā tālāk un tā tālāk. Nekas lāga no tā nesanāca. Un varētu domāt, ka cilvēkiem mentu zaņķī, lai cik tupi viņi arī nebūtu un cik korupti nebūtu, tomēr vajadzētu būt kaut nedaudz smadzenēm, lai saprastu, ka jopcik tūlītās Tukāns labākajā gadījumā izlidos no amata, sliktākajā gadījumā iesēdīsies, paraus līdzi vēl dažus labus pasūtījuma galda virsotnes pārstāvis, tā kā vajadzētu drusku tā kā piebremzēt. Bet tā kā mentu zaņķis ir izcils ar to, ka ir ne tikai korupts, alkatīgs un noziedzīgs, bet arī tups kā pagale, tad tā kā viņiem pasūtījumu neviens savu atcēlis, viņi izmisīgi mēģina kaut ko turpināt. Un tātad viņa jaunākais sasniegums ir šāds. Ir labi zināms, ka es jau pusgadu gatavoju grandiozu grāmatu par latviešu strēlniekiem. Un šīs grāmatas sakarā es ļoti daudz komunicēju ar kolekcionāru aprindu pārstāvjiem, jo tur vajadzīgas fotogrāfijas, priekšmeti dažādi, lai grāmata būtu izcila. Vienkārši izcila. Un tāda tā arī būs. Nu lūk, un čakli cītīgi klausoties manas telefona sarunas un lasot saraksti par šo tēmu, šie te nabaga mentu zaņķa pārstāvji vienu brīdi ne pa jokam sapriecājās. Jā, te jāpiebilst, ka mentu zaņķiem kolekcionāra aprindas vispār ir medus maize. Kolekcionārus var uz nebēdu apzakt, aplaupīt, izņemt viņam kratīšanās visu, ko pēc tam pazaudēt vai formāli iznīcināt, bet patiesībā vienkārši pievākt. Vienmēr atrodot tam kaut kādus pamatojumus. Es pilnā nopietnībā esmu lasījis Rukšu, Grišinu un Bausku mentu zaņķa sacerējumu, kas šķiet kā nācis no labākajām Šveika lappusēm. Proti Šveikā bija fantastiskais militārais atklājums, ka vajag uztaisīt šautenē līku stobru un tad varēs šaut ap stūri. Ruku un Grišinu mentu zaņķis patiešām ir kādam kolekcionāram izņēmis līku stobru un sācis kriminālu procesu par to, ka lūk šis ir bīstams šaujamierocis. Tas nav joks, tā ir nopietnība. Nu lūk. Un šajā te konkrētajā gadījumā šie te tupie mentu zaņķa pārstāvji bija manā sarakstē pamanījuši, ka es taisos no kāda kolekcionāra iegādāties dažus priekšmetus strēlnieku grāmatai. Vienīgais tupaki nebija īsti labi sapratuši, par ko ir runa. Bet, pasūtījumu tik ļoti gribējās pildīt, ka viss tika iedarbināts uz pilnu sparu. Nabaga kolekcionāru paņēma ciet, 2 diennaktis noturēja iepriekšējās aizturēšanas izolatorā, un pēc tam viņu visvisādos veidos tirdīja par vienu vienīgu jautājumu. Lato lapsa un nauda.
kolekcionāram nebija ko slēpt. Viņš skaidri gaiši pateica. Tātad, Lato Lapsam es pārdevu dažu strelnieku jūra krustus, krūšu nozīmes un kaut ko tam līdzīgu. Skaidrā naudā, kā to atļauj komerclikums. Jūs, Rukši, Grišina un Bauskas, vēl neesat atcēluši komerclikumu, vai ne? Neesat. Nu, tad lūk. Reku nauda 2000 eiro. Oho, nauda! Teica Mentu Zaņķa pārstāvi. Yes, tieši to mēs arī visvairāk gribējām. Protams, ka nabaga kolekcionāram naudu atņem un līksmi aizstiepj. Varētu domāt, ka nu tikai Lato Lapsam ir jāgaida kārtējās kratīšanas, aizturēšanas viss pārējais pie sevis. Taču nelaime tā, ka nabaga tupie Mentu Zaņķa pārstāvji, kā jau tas pienāks pēc procedūras, bija sarakstījuši kolekcionāram atņemtās naudas numurus, visas banknošu numurus. Un ak tavu nelaimi, viņi konstatēja, ka Lato Lapsa ir samaksājis tieši tos 2000 eiro, kurus viņi janvārī jau viņam mēģināja nesekmīgi atņemt. Pārrakstīja šo banknošu numurus, bet aplauzās nabadziņi un pēc brītiņa bija spiesti naudu atdot. Vārdu sakot, no pasūtījuma kārtējās izpildes sanāca apmēram tikpat daudz kā no šaušanas ar līku stobru ap stūri. Izrādījās, ka Lato Lapsa pirmām kārtām ir nopircis nevis baisus šaujamieročus un citas briesmīgas lietas, par ko, protams, viņu varētu paņemt pie dziesmas un uztaisīt kārtējo kriminālu procesu un kārtēju apsūdzību, bet visnotaļ nevainīgus loriņus un samaksājis par šiem loriņiem ar vis legālāko naudu pasaulē. Ar vārdu sakot, atvaino traknais Ruksi, atvaino puspensionāru Grišinu, atvaino naftas vada sargātāju Bauska, atvaino Romka Jašinu, kuram sen vieta aiz restēm. Stulbi sanāca. Tā ir, kad tik ļoti gribās izpildīt pasūtījumu, ka aizmirstas ieslēgt smadzenes. Bet pamēģiniet vēl. Jūsu stukānam vēl brītiņš ir palicis. Pēc tam tad jau redzēsim. Visu labu!